he just smokes and says, "Give me your best shot," and he has plenty of. Iedomājies, ka mūks iziet no sava Šaolina tempļa un sāk nokautēt labākos cīnītājus pasaulē. Viņu sauc Džiluns. Vairāk nekā 10 gadus viņš kāpa ringā, ģērbies kā Šaolinas mūks, paklanījās pretiniekiem un iznīcināja daudzus no viņiem. Viņš pat stājās pretī visbīstamākajam Muay Thai cīnītājam Buakavam Bančamekam. Tas, kas notika pēc tam, neviens negaidīja. ความมีวินัยนี่อุ้ยเต็มครับโดนครับโอ้โดนหมัดครับคุณธนากรตัวขาวครับโดนหมัดสวิงครับ Jiluns dzimis 1987. gadā netālu no Denženas, Henaņas provincē, Ķīnā. Pilsēta, kas uzcelta Šaolinas tempļa ēnā, un tas nebija nejaušība. 8 gadu vecumā viņš iestājās templī kā māceklis. Ne uz vizīti, ne uz demonstrāciju. Viņš sāka trenēties sistēmā, kas jau vairāk nekā 1000 gadus kalpoja karotāju kalšanai. Gadu gaitā viņš trenējās, pilnveidoja savu mākslu un 2009. gadā kļuva par profesionālu. 2011. gada decembrī Džilons tikās ar Bredu Rideli, ar kuru aizvadīja īstu apmaiņas karu. Orthodox stance. Giving away a little bit of height, and the thing about Yilong is that he has a slight height advantage. It looks as if he's even taller. When you see him walking, you can see long lean as he switched to the southward. Hard kick from Yilong, the target. One real tough customer. Clean punch. So he's the crowd favourite when he come in. All the Chinese fighters will work from Riddell. No nonsense. Hasn't been caught up in the height. Yilong might have to get a little bit more serious than what he's been as Riddell goes on attack. March here in round number apartment. Riddell doing nothing wrong. They left a great fight to himself horse here. Un tur viņš mums sniedza vienu no labākajiem savas karjeras mirkļiem. But he just smokes and says, "Give me your best shot," and he has plenty of them. And still he comes forward, unbelievable. Tomēr Ridels viņu uzvarēja ar tiesnešu lēmumu. That's one of the toughest men you'll ever see. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision after 3 rounds of Muay Thai. Your winner in the red corner. Yes, he did. Džilongam nebija ilgi jāgaida uz revanšu. 2012. gada janvārī, tikai mēnesi vēlāk, viņš atkal izgāja ringā pret Ridelu, un šoreiz viss bija citādi. No cīņas sākuma Džilongs kontrolēja tempu ar postošiem sitieniem, nogāzieniem un graujošiem uzbrukumiem ķermenim. 大家看到这是我们3次在的时候，曾经这个布莱德就今天这个武则英龙山这个复出，那么这场曾经获得过影视年的这个他曾经习练武的地方，对叶问啊，这个作战应该怎么打？武僧一龙，他对这场复仇之战的虽然第一次来到中国，来到这个那个见过布莱德的比赛，我在对了，对。在自己的主场和客场那种心态，一龙的打法还是能蛮克他的，今天我感觉这个布莱德啊，篮网选手布莱德来自新西兰这个新西兰那样在奥克兰那场比赛，变化。那么今天一龙，我所看到他和在更注重比赛这种过程和质量了。 Šoreiz Džilongs izcīnīja uzvaru pēc tiesneša lēmuma. Tas kļuva par Džilonga raksturīgo iezīmi – zaudēt, atgriezties un atrisināt problēmu. Tā nebija tikai sirds, bet arī prāts. Džilongs mācījās no katra zaudējuma reāla laikā un izmantoja šīs mācības nākamajā reizē, kad tas pats pretinieks stājās viņam pretī. Taču 2012. gads viņam vēl nebija devis pēdējo mācību.
Novembrī viņš sacentās pret Džošu Piktolu, kur abi apmainījās spēcīgiem sitieniem. Big right hand, and Josh Pictou is... Kick by Josh, Phil. On the state country, Tempe, Arizona. Right hand by Pictou. Well, these are big boys. 5 seconds to take off. And that's why both the fighters... G-Longs vēlējās atkal pielietot savu tehniku, ļaujot sevi sist, taču šoreiz tas neizdevās. Nice right leg, left leg by G-Long. Taču šis zaudējums G-Longam nebija galīgs. 2013. bija gads, kad nokauti sāka krāties tādā veidā, kādu Wu Linfeng publika nekad iepriekš nebija redzējusi. Yangs Jinmins nokautēts otrajā raundā. 지금 다리 왼쪽은 이미 충분히 보고 있습니다. 하이킥, 일롱, 다운 직전. 왼손 또 한번 왼손. 다운 직전이에요. 로우킥, 다운 무너집니다. Džanjans Rikams tika nokautēts pirmajā raundā pēc sitienu lavīnas, kurā tiesnesim nācās iejaukties. عند الجمهور بشكل عام وبالخصوص الجمهور الصيني. 2013. gada beigās G-Longam bija 35 uzvaras, un viņš noslēdza cīņas ar tādu regularitāti, kas viņu ierindoja īpašā kategorijā Wu Linfeng apritē. Un starptautiskā kikboksa pasaule sāka viņam pievērst lielu uzmanību. Bija pagājuši 3 gadi un 2 mēneši, kopš Adrians Grotte nokautēja G-Longu otrajā raundā un sagādāja viņam pirmo zaudējumu karjerā. G-Longs ieradās meklēt izpirkšanu. Un no pirmā brīža G-Longs iedzina Grottes stūri ar tādu mierīgu un koncentrētu spiedienu, kāds iespējams tikai cilvēkam, kurš 3 gadus gatavojies tieši šim brīdim. 是美国的格勒特，我们看的一场复仇之战啊！没错。基隆第一次去美国就被割仇，现在双方要进行格勒特的拳法相对来说，同时这场比赛也是一场世界级金腰带的争夺战。没错，谁赢了这场比赛，将获得内容就是在美国被格勒特。 Tieši pirms pirmā raunda beigām G-Longs izpildīja kombinācijas, kas sūtīja Adrienu uz grīdas agonijā. 一龙想 KO 对手，没想到意外被对手 KO 了。刚才一龙的一个转身边拳，为自己在第1回合的表现呢，赢得了更多的分数。 Vīrietis, kurš viņam sagādāja pirmo profesionālo zaudējumu, tagad skatījās griestu gaismās. Revanšs tika izcīnīts tīri, un papildus raundi nebija nepieciešami. Bilancē bija kāpumi un kritumi, bet vīrietis turpināja nokautēt, un vissvarīgākā cīņa viņa karjerā tad bija tikai 6 mēnešu attālumā. Lai šī cīņa iegūtu jēgu, ir jāizprot, kas tieši ir Bokaus Bančameks, 2-kārtējais pasaules čempions K1 Maks. Vairāk nekā 20 gadus sacenšoties starptautiskā kikboksa augstākajā līmenī. 毕竟是老将。这个前手屏幕开了，不让心脏。 Viņa spēriena pa kājām tiek uzskatīta par vieniem no pustošākajiem, kādi jebkad reģistrēti šajā sportā. Viņa laika izjūta, darbs klincā un sitienu kombinācijas bija tādā līmenī, kāda lielākā daļa cīnītāji nekad nesasniedz, pat ja cenšas visu savu dzīvi. Bokaus Bančameks nav tikai lielisks cīkstonis, viņš ir etalons, visu laiku labākais Muay Thai cīnītājs. Bez diskusijām. Un 2015. gada 6. jūnijā viņš kāpa ringā pret G-Longu. Bokaus bija precīzs jau no paša sākuma. Viņa tīps kontrolēja distanci un neļāva G-Longam atrast vidējo distanci, kur viņa šaulins spēks bija visbīstamākais.
Geelongs spieda uz priekšu kā vienmēr, absorbējot sitienus, pateicoties savam dzelzs ķermenim un nepārtraukti virzījās uz priekšu. ไทยครับเจอกับอีหลงกังฟูจากวัดเซาหลินโอ้โหแล้วครับคุณนากรยกแรกอ้าวมาเลยครับมาอีกแล้วเอาครับอุ้ยบัวขาวครับโดนครับหมัดมาอีกแล้วก็โดนครับนี่ครับระวัง Bet Buakavam bija atbilde. Rauns pēc raunda viņš nolasīja Geelonga kustību modeļus un saglabāja cīņas kontroli no distances. หมัดเขาแรงนะครับหมัดครับโอ้แต่ว่าหมัดในยุคนี้ครับบัวขาวโอ้ยเต็มครับโอ้บัวขาวครับโดนหมัดสวิงครับเมื่อสักครู่นี้ครับ Kad atskanēja pēdējais zvans, punktu skaitīšanā nebija nekādu strīdu. Buakavs Bančameks uzvarēja ar tiesnešu lēmumu. Geelongs bija zaudējis labākajam dzīvajam Muay Thai cīkstonim. 比赛结果蓝方胜 โอ้แล้วผู้ชนะครับ Viņš atgriezās savā stūrī. Un tas, kas notiktu nākamo 16 mēnešu laikā, noteiktu visu viņa mantojumu. Viņam vēl priekšā bija viena cīņa ar Buakavu. 2016. gada 5. novembrī desmitiem miljonu skatītāju visā Ķīnā ieslēdza šo cīņu. Cīņas sporta pasaule sekoja līdzi. Buakavs pirmo reizi bija uzvarējis Geelongu. Un jautājums bija, vai mūkam ir atbildes. Jau no pirmā zvana Buakavs bija cilvēks ar misiju. Viņš izdarīja spēcīgus spērienus pa korpusu. Viņš izmantoja savu pārākumu tuvcīņā, lai raustītu Geelongu pa visu ringu. 比赛在赛前呢又出现了一龙的后手拳，漂亮，看一下。这一次来说还是依然的从容。这时候的腿法在全世界这个级别里都是非常强悍的。是一龙的连续组合拳，越邦拉站的这个密码当中有4个字叫风云火山，没错，我觉得特别适合形容一龙和波球。不动如山。后手拳前后的打击，我们看到的波球真的就是侵略波球。一龙还了几拳。 波球顶膝，一龙还了几拳，波球顶膝没成功，扫踢。大家可以看一下我们一龙的进攻，它是单发波球，它的立体组合。泰拳手看来赛前做了大量的研究，做这种前板旋解后手的边拳。 Buakavs visu cīņu turēja mūku savas sasniedzamības robežās, demonstrējot savu Muay Thai meistarību, kas viņu bija padarījis par visu laiku labāko. 是前摆，下面踢。 好的，撑持波球的请扣。一龙这场比赛没有出现上一场比赛一上来就半年的沉淀。我们看两位选手，支持波球的打出波球加油。波球有一个推一龙的这个情况。剪刀腿。一龙后摆拳没打到，距离不够，倒腿打出这种后手拳。是，这是刚才又来了，击中了一龙头部。好的，感谢这位兄弟的屌大天。 抓礼物的兄弟，我们经常会说一个词儿，叫做需要一个真正的。 Taču šoreiz Geelongs bija citāds. Viņa galvas kustības bija precīzākas, pārvietošanās pa ringu gudrāk, un viņš bija pacietīgāks pirms uzbrukuma, gaidot īsto brīdi, nevis uzreiz metoties Buakava pretuzbrukumos. 电视台请我的，你可以去看一下青海卫。 有对胜利的渴望，没错，有对信念的坚定，是的。中勺，对，有双方的这个相生相克。我们看又一次，一龙扫踢，连续的最后的连续。Rauns pēc raunda abi cīkstoņi bija nikni. Viņi izdarīja postošus sitienus ar dūrēm un kājām, kas atbalsojās visā stadionā, un neviens no viņiem nebija gatavs atkāpties ne par mata tiesu. 一龙还了几拳。 好的一个正蹬，是及时阻止了两方。感谢。Izšķirošajos raundos iniciatīva bija pilnībā mainījusies. Geelongs kontrolēja tempu.
赛事这9分钟的本身，对，是邦拉站的音乐如好，气势如风，没错，这是及时注视着两方的。足球这场确实打的是比较稳，没错啊， Kad atskanēja fināla zvans, tiesneši aizpildīja savus kartītes ar punktiem. 我靠，这个我 Šaolinas mūks bija pavadījis 16 mēnešus, labojot visas kļūdas no pirmās cīņas, un otrajā mēģinājumā bija uzvarējis Muay Thai leģenda. Gads darba un viena nakts, lai to pierādītu. Pēc uzvaras pār Bokau, Geelong turpināja cīnīties. 2017. gada novembrī viņš kāpa ringā pret Sitichai Sitsongpinongu, vienu no tā laika tehniskākajiem un spēcīgākajiem sitējiem pasaulē. Sitichai jau no paša sākuma bija ļoti ass. Viņa kombinācijas un laika izjūta bija precīzas. 播球的前教练判凉，而文章，对，那么法上肯定是有好处的。是世界排名第一，在进攻和防守两做得非常的到位。其实两个人，转出去起来。该换个架啊，对，可以换个架啊，做一下挑战。觉得这边仔细Un otrajā raundā viņš trāpīja tīru sitienu, kam sekoja kreisās kājas augstais sitiens, kas nogāza Geelongu uz grīdas apdullinātu, un lai cik ļoti viņš censtos, viņš nespēja piecelties līdz 10. Sakāves elitē sāka daudz ko liecināt. Geelongs turpināja cīnīties visaugstākajā līmenī, taču šis līmenis tagad viņam maksāja dārgi tā, kā tas nekad iepriekš nebija noticis. Viņam bija 30 gadi un vairāk nekā 60 profesionālas cīņas aiz muguras. Un nākamā sakāve pienāca vēl ātrāk. 2018. gada jūnijā Sajoks Pumpanjuangs pirmajā raundā nokautēja Geelongu. 注意对方的后高手，是Tā bija brutāla apturēšana un vēl viens atgādinājums, ka nolietojums kļūst jūtams. Viņa ķermenis nesa sev līdzi 10 gadiem ilgu Šaolinas treniņu un profesionālo cīņu pieredzi. Taču Geelongam 2018. gadā vēl bija palicis viens skaļš pieteikums. Viņa nākamais pretinieks bija Choi Hong-Smans, Dienvidkorejas milzis, kura augums pārsniedz 2 metrus un kurš vairāk nekā 10 gadus bija licis visiem saviem pretiniekiem MMA un kickboksā izskatīties kā punduriem. 场上的裁判是托尼·威克斯，这是著名的一个。 No cīņas sākuma Geelongs nekavējoties ķērās pie darba, izdarot zemes sitienas ar kāju, atkāpjoties, trāpot precīzus sitienus pa galdu un saglabājot distanci no milža. 一龙的低扫，一龙不断低扫踢对手的膝盖，因为状态下滑，低扫，是崔洪万没有什么反应。崔洪万告诉。 Geelongs izmantoja šo paņēmienu, lai nogurdinātu milzi, un kad viens no vidēja augstuma sitieniem trāpīja tīri, Choi Hong-Smans apgalvoja, ka tas bija sitiens zem jostas vietas, taču atkārtojums parādīja pavisam citu ainu. Divus metrus un 10 centimetrus garais milzis tika apturēts jau pirmajā raundā, kad Geelongam bija 31 gads pēc 2 brutāliem zaudējumiem pēc kārtas, un tā bija Geelonga atbilde ikvienam, kurš domāja, ka stāsts ir beidzies. Pēc tam pienāca 2024. gada 7. maijs. Geelongam bija 37 gadi un 76 profesionāli cīņas aiz muguras. Un Yasuhiro Kido kāpa ringā kā pretinieks cīņā, kas kļuva par pēdējo nodaļu. Pirmais rauns ilga tikai 2 minūtes un 6 sekundes. Kido trāpīja tīru augsto spērienu, kas nosūtīja mūku pensijā. Geelongs pieņēma sakāvi tāpat kā visas savas karjeras sakāves. Ar cilvēka mieru, kurš kopš bērnības ir apmācīts saprast, ka rezultāts un pūles ir 2 dažādas lietas.
Viņš noliecās un izgāja no ringa. 76 profesionālās cīņas 15 gadu laikā. Geelongs cīnījās ar starptautiskiem čempioniem no visiem pasaules nostūriem, tika nokautēts un atgriezās vēl labāks.